izpakošanas video. Mums ir šāda lielāka paciņa. Šī konkrētā ir no veikala Gearbest, un iekšā jābūt atmiņas kartei un vēl kaut kam, ko es neatceros. Te ir rakstīts, ka tur kaut kas ir divas pozīcijas, bet man nav nejausmas, kas ir tā otrā. Labi. Skatāmies. Kaut kas sarkans. Es sāku atcerēties. Te ir daudz kas interesants. Sāksim ar to mazāko. Tā ir vienkārši bižutērija ķēdīte. Šādi. No galvas es cenas neatceros, tāpēc visas cenas un linki būs aprakstā. Nē, te cenas nav. Zem eiro man šķiet šādu ķēdītu maksā. Tā, labi. Tātad te ir saraksts. Paslēpsim adresi, jo esmu pārāk slinks, lai Vegasā viņu pikseļotu. Tātad mikrofons mums ir, atmiņas karte, kartūnas figūriņa, tas ir balons, waterproof tattoo. Tetovējums, pareizi pasūtīju savu tetovējumu. Un sieviešu medaljons. Jā, tas ir, kas ir šeit. No Gearbestas viss ir sūtīts un atnāca samērā ātri. Tā, labi. Atmiņas karte. Forši iepakojums. Bez adapteri, jo adapteri man ir 32 gigabaiti. Oriģinālā Migza zīmola ar haizivi. Atmiņas karte. Lūk, šī kamerai būs tagad 32 gigabaiti. Tā, skatāmies, kas ir tālāk. Tetovējums. Lūk, šādas lietas arī var pasūtīt. Būs man tetovējums. Ja būs interesi, es joku pēc varu viņu mēģināt uzlīmēt un pēc tam īsu video parādīt, kāds varētu izskatīties. Karte maksāja vislētāk. Es pat biju šokā, ka ieraudzīt tik lētu karti. Links būs aprakstā uz viņu. Viņi man šķiet maksāja kaut kādi 6, 8 eiro par 32 gigabaitiem. Bija lētāk nekā Latvijas internetu veikalos. Šis man arī maksāja kādu eiro. Tā, kas tam vēl ir? Mikrofons. Šai kamerai, diemžēl, nav. 3,5 audio jacks. Bet bija diezgan labas atsauksmes par šo mikrofonu. Vats. Ir tāds kā ar diegu aptīts. Un mikrofons maksāja man šķiet, ka eiro, 2 eiro. Arī bija ļoti labs piedāvājums, un tāpēc notestēt, paņemt, pamēģināt, nevarēju atteikties. Tā, un kas tad ir šitas te? Jā, te jau apmēram var saprast, kas tas ir. Bet šoreiz tas nav SpongeBobs, tas ir Patriks. Viņš neielien, viņš ir milzīgs. Oi, labi. Šito laikam jāpūš. Viņš pat neielien kadrā. Nē, kaut kā ielien. Patriks Zvaigzne. Tu var savākt veselu komplektu. Kā viņu piepūst, te laikam jāievieto kaut kāds salmiņš un jāpiepūš. Tātad, ja būs interesanti arī tā kā apskats, kā šitas izskatās, piepūsts, kā tas tetovējums, varu arī pamēģināt notestēt šo mikrofonu.
tad liekat laikus un rakstat, ka vēlaties apskatu. Savāksim 30 laikus pie videoklipa, būs apskats. Labi, paldies par uzmanību. Čau!